Ja tev mājās ir kāds audumbaķis un tu īsti neatceries, kur tu pirki un kāds bija sastāvs, tad pavisam vienkārša metode, kas ir dedzināšana. Tad ir dabīgam audumam, ir tas, ka viņš, redzi, degs. Smaka būs vairāk līdzīgi kā degušai zālei, tā kā degusi dedzis papīrs. Ja, un viņam, tā, kad tu sadedzīsi, redzēsi, nav nekušanas, ir pelni atstāti. Savukārt poliestera audumam, viņš īsti nedeg, viņš kūst. Un tas aromāts, kas ir, viņam ir ļoti tāds nepatīkams sintētisks. Un viņš sagāja rullītī, neatstājot nekādas ne pelnus, neko, tas ir kušanas. Arī dažādām trikotāžām tieši tāpat tu vari pārbaudīt. Pieņemsim vilna, kas īsti nedeg, bet viņai arī. Ja pēc tās ir tā kā ritīgi deguši mati, nu tā kā aitiņas arī vilna. Ja, un nav nekāds, paliks melni, smuki pelniņi. Tas ir pavisam vienkāršais metode.